Jau kādu laiku ziņu portāli pelna klikšķus, publicējot pa vienam, cik kurš no valsts vīriem un sievām nopelna. Skatījumi ir garantēti, visiem ir interesanti, un pēc tam vēl var sašutumā ierakstīt komentāru gan par algu saņēmēju, gan par algu maksātāju, jeb valsti un kopējo situāciju. Rodās jautājums, ko darīt. Visi uzskata, ka saņem pārāk daudz. Tiek rosināti algu griesti ministriem, deputātiem un citiem augstiem amatiem. Daudzi saka, vidējā alga valstī ir 1600, lai saņem tikpat. Ekstremālākie piedāvā, lai saņem minimālo 700 eiro. Tad tik būs kārtība, vai tomēr nē. Bet galu galā reālus risinājumus neviens nepiedāvā. Kā noteikt, cik ministram jāsaņem, kā to vērtēt un kā normāli organizēt darbu valstī. Tāpēc esam atkal izdomājuši kārtējo tautas tvaika nolaidēju. Ciparus parāda, visas sašūmējās un dodās tālāk savās gaitās. Tāda mums tā politiskā iesaiste. Sašutums ir, darbības nav.